Sveiks! Sveika! Luīza Pastore, Laimes bērni. Un kas tev jauns? Cerams, esi pārvarējis savu apsēstību ar to jukušo džungļu vīru. Šodien man nievīgi vaicāja uz ielas satikt paziņa. Kādas svarīgas, ietekmīgas un briesmīgi garlaicīgas avīzes galvenais redaktors, kur sava apjoma un biezās ādas dēļ tautā ir saukts par degunradzi. Gluži pretēji, es atteicu. Turklāt viņš nebija jucis. Viņš bija dēkainis, piedzīvoja meklētājs, zelta un dimanta karalis. Un, jā, dzirdēju, ka viņš nesen esot nomiris un ka tagad ka visi braucot uz viņas salu meklēt tur apratās bagātības. Bet viņš bija arī garīgais skolotājs, dēvēts par indiāņu balto virsaiti, noslēpmainas civilizācijas atklājējs. Un mans sarunu biedrs nobolīja acis, saviebies izmeta. Pavisam aizmirsu, ka man jāsteidzas, un lēnām aizšļūts prom. Visā pasaulē slavenais latvietis Aleksandrs Laime, es pabeidzu savu sakāmo un steidzos uz mājām. Tieši šādu sausiņu dēļ es nolēmu tūliņ uz līdzenas vietas beidzot sākt rakstīt šo stāstu. Neticami, tikai trakā Līze var kaut ko tādu izgudrot, degunradzes pašreiz noteikti šausiminās, atstāstot mūsu sarunu citiem tikpat augstprātīgiem vīzdegunradžiem. Jūs vēl redzēsiet, ka šis stāsts ir pārāk neticams, lai būtu izdomāts. Es pie sevis nosmīnēju. Kaut ko tādu nav iespējams izdomāt pat man, slībētākajai sensāciju medniecei un afēru atmaskotājai šajā valstī. Toreiz, kad sastapu pasaules slaveno Laimi, es vēl biju pavisam jauna, taču jau pieredzējuši žurnālisti, strādāju kādā zviedru avīzē, saukšu to par AO. Un jau toreiz lasītāji bija mani iesaukuši par naglas degunu. Droši vien tādēļ, ka es patiešām spītīgi kā nagla bāzos ar savu degunu citu cilvēku aizvērtajās durvīs, biju visu un redzēju visu, un to, ko vieni nevēlējās rādīt un ko citi negribēja redzēt. Bet viesojoties pie Laimes draugiem, Pemonu indiāņiem, es pati savu degunu caurdūru ar naglai līdzīgu kociņu. Vēl šobrīd, rakstot šīs rindas, kociņu virpinu kā atslēgas, kas ved pagātnē pie dīvainajiem notikumiem un savādnieka laimes. Bija 1960. gads, piercingu degunā pie mums toreiz vēl nebija, tāpēc, atgriezusies Zviedrijā, es ar savu kociņu diezgan ātri kļuvu par vietējā mēroga sensāciju. Taču sensācijas un afēras mani vairs neinteresēja. Visur redzēja tikai vienu – zīmes, ka pasaulē pastāv vēl kaut kas ārpus, redzamā, dzirdamā un saprotamā. Kā mums toreiz džungļos nerēgojās, kā pasaulē notiek vēl trakākas lietas nekā grāmatās. Ja es par tām sākšu rakstīt, neviens man neticēs, bet sacīs – neticami! Tikai trakā Līze var kaut ko tādu izgudrot. Taču es to neizdomāju. Viss sākās pirms 60 gadiem, kad AO galvenais redaktors man paziņoja. Līze, esmu nolēmis tevi sūtīt sensācijas medībās. Kolosāli, es atteicu. Cikos un kur man jābūt? Ja izbraukšu šodien, tad viņš galvā rēķināja pēc 14 dienām būsi tur.
ar pirkstu viņš iebakstīja pasaules kartē milzīga tukša laukuma vidū. Es teicu, bet tas ir pasaules otrā galā. Jā, viņš pamāja. Kāda laime, ka tu proti spāņu valodu. Es piebāzu degunu tuvāk kartē. Tas bija kaut kur Venecuēlā pie Brazīlijas robežas. Ne vietvārdu, ne apzīmējumu, ne topogrāfisko zīmju, nekā. Tukšs laukums, pilnīgi tukšs un tumšs. Un kas tur tajā apvidū atrodas? Tur neviena īsti nezina. Galvenais redaktors dedzīgi saberzēja rokas. Kolosāli! Es centos izklausīties iepriecināta. Tur ir biezi džungļi, kurus neviena vēl līdz galam tā īsti nav izpētījis. Viņš vēlreiz iebakstīja tumšajā laukumā, kā tādā melnā vēdera dobumā. Arī savu vēderu es vēl nekad nebiju izpētījusi. Skaidri zināju tikai to, ka gan džungļos, gan vēderā reti iespīd saules gaisma. Ar to arī aprobežojās manas zināšanas par džungļiem. Es taču biju sabiedrības, nevis dzīves dāls dabas pētniece. Labi, turpinam. Līzi, tev bail? Nemaz. Es mānījos, kā parasti. Savā profesijā bez mānīšanās es tālu nebūtu tikusi, jo man vienmēr bija jādzen pēdas kādam, kurš meloja, blefoja un krāpās, un lai viņus atmaskotu, man nācās skrāpties labāk. Es tikai nevarēju saprast, kas īsti man būtu meklējams tādā elles gala nekurienē, pašā džungļu vēderā. Tur dzīvo viens tāds, sauksim viņu par lietus meža dīvaini, kurš sacēls kājās visu pasauli. Klāj vaļā! Glābdamies no kara dzimtajā Latvijā, viņš aizkuģoja uz Venecuēlu, un tur dziļi džungļos viņš atklāja pasaules augstāko ūdenskritumu – Anhelu. Enģele jeb eņģele ūdenskritums es atminējos. Tas ir ūdenskritums uz upes, kur arī atklājas laime, un nosauc kāds Latvijas upes vārdā – Rio Gauja. Par to rakstīja visas lielākās avīzes un žurnāli National Geographic. Pasaules mēroga slavenība sāku spicēt ausis. Spicēt ausis nozīmē, tā kā, ja, vēl vairāk, tā kā viņi tomēr kļuva, ja lielāka interese bija par to. Pēc tam viņš kļuva par pirmo cilvēku pasaules vēsturē, kurš kājām uzkāpis Velna kalnā. Cilvēkiem gadsimtiem ilgi pilnīgi nepieejamā plakkalnē ar stāvām gludām sienām. Redaktors stāstīja un rādīja man Velna kalna fotogrāfijas. Tiešām neizskatījās, ka dzīva būtne cenšoties tur uzrāpties varētu joprojām palikt dzīva. Blefo, es apšaubīju. Tikpat labi viņš varēja apgalvot, ka plikām rokām uzrāpies debeskrāplī. Jā, neviena fotogrāfija tur blakus nebija, pierādīt neko nevar. Visas Venecuēlas avīzes rakstīja par to reportāžas. Tā bija nacionālā mēroga ekspedīcija, un visa valsts tai sekoja līdzi. Es neticīgi novilku, un tad tikai sākās. Redaktors noklapojās, viņš Velna kalna virsotnē esot redzējis aizvēsturiski senas, nekur citur pasaulē neeksistējošas dzīvnieku sugas, piemēram, tauriņu, kas izskatījās pēc lidojoša bruņurupuča. Es saviebos. Gaļēdājs puķis, kas apēdot žurkas, izmēra zvērus. Labi. Nākamais virsraksts, ka lietas beidzās un viss sākās.
Velna kals pastūma malā lietus mākoņus un izgrieza krūtis pretī rīt saulei. Izplūnītie mākoņi vējā plīsa kā izdilušas skrandas, lielos, badīgos caurumos regojās Velna kalna klinšainā, krāčainā smiesas. Labi, tiekamies nākošreiz. Mēs paspējām izlasīt līdz 18. lapas pusēji. Un lai tev laba diena! Uz tikšanās!